zaudējums 1-3, bet man līdzās vienīgo vārtu autors Vladislavs Dobreņkijs. Skaisti vārti, tādi izkapāti, sāk ar skaistu piespēli un pats arī pabeidz šo kombināciju. Nu jā, tā sanāca, ka atdevu un aizgāju, tā kā saka, uz Dabivāņi. Paveicās, ka arī patās vienkārši pie maniem un es viņu ieliku tukšos vārtos. Pēdējā trešdaļā ļoti bieži devāties laukumā jauktos virknējumos. Tas bija treneru lēmums tā spēlēt vai dzīves nepieciešamība? Es teiktu, ka tas bija arī viens un arī otrs. Nu, vajadzēja kaut ko mainīt. Mums pirmās divas periodus nebija tā drusku vairāk agresīvāk vajadzēja spēlēt. Un treneris trešajā periodā, lai kaut kā izmainītu to spēles gaitu un sāk mainīt virknējumus. Un, diemžēl tas palīdzēja tikai ar vienu golu. Pierādījāt, ka varat cīnīties, varat lauzt spēles gaitu. Kāpēc no paša sākuma neizdevās tādu spiedienu radīt? Nu, nezinu, pirmkārt arī pretinieks ļoti labi spēlēm, bet pirmajā periodā mēs pieļājām daudz kļūdas. Vienkārši Magnitogorska ir tāda komanda, ka, ja tu kļūdies, viņi ieliek. Diemžēl, kad viņi kļūdās, mēs to nevarējām izmantot. Parīt Jekaterinburgas Avdonāk pretī būs labāk? Cerēsim, strādāsim un mēģināsim uzvarēt mājas spēlē. Lai veicās! Paldies!